Mākslīgais intelekts jau ir mūsdienu realitāte. Industrija iet cauri milzīgajām pārmaiņām. Brutāli, sakot, krūtāk spēlēt, vienkārši patīkamāk vienkārši spēlēt. Jāsaka, ka Latvijā mūzikas nozarē patenti preču zīmju dizaina parauga nav tā nozara, kas ir ļoti plaši pārstāvēta. Neviens mākslīgais intelekts to nevarēs aizstāt. Tās ir emocijas, tas ir dzīves cilvēks, tā ir tā dvēselīte, par ko mēs runājam. Tad vienmēr, es tur varu skanēt kā Taylor Swift. Mums tas mērķis vispār nav kopēt, teiksim, kaut kā tur slavenību balsis. Bet tie plugini un tā iebūvētie sintēzatori, viņi skan, un tikai, ja tev patīk filmu Blade Runner, un pilnīgi asaras acīs, cik labi skan. Izpildītājiem, diemžēl, nākās secināt, ka ļoti bieži autori un izpildītāji šajā visā tiek aizmirsti. Kuri uzņēmumi var atļauties paspēlēties ar 1 miljonu, lai kaut ko tur pierādītu Amerikas tiesā? Cik būtiska loma ir inovācijām tostarp par intelektuālu īpašumam. Jābūt ir katrā ziņā apzinātam par to, kas notiek. Tu nevari tā vienkārši laist gar ausi.